Tad, kad jums ir tāda jauna instalācija, šeit nekā nav. Līdz ar to es arī novākšu visu lieko, visus iepriekš izveidotās sagatavas mēs novāksim un veidosim viņus no jauna. Šeit ir man viens iestatījums, ko es gribu atstāt, es noņemšu tikai kameru. Pēc tam es parādīšu arī, kā tur pielikt bildītes, bet šajā gadījumā es noņemšu kameru, un tas būs tas, ar ko mēs sāksim. Pirmais, kas mums jāizdara, mums ir jāizveido jauns kadrs. Liekam plusiņu un nosaucam viņu kamera un PowerPoint. Šeit, kur ir kamera pilns ekrāns, jūs redzējat, ka es kameru noņēmu. Tātad mēģināsim šo te kompozīciju vēlreiz salikt kopā un pievienot kameru. Ar plusiņu mēs izvēlamies dažādu veidā iespējas, un kamera mums ir video capture device, radīt jaunu, jo man nav iepriekš bijis. Izvēlamies kameru, USB video un pievienojam. Viņš pievienoja man kameru, un, kā jūs redzat, man aiz muguras ir zaļais ekrāns. Es gribu šo kameru nosaukt precīzāk, lai viņi atbilstu tai kameras tipam, ko es lietoju. Nosaukšu viņu 900. Es viņu atpazīšu. Un šeit mums nedaudz jāparunā par zaļo ekrānu. Tātad manā gadījumā man aiz muguras ir zaļais ekrāns. Viņš ir pietiekami labi izgaismots. Un, lai es varētu jums parādīt, kā viņš ir izgaismots vai kā tas izskatās no malas, jums var noderēt, jo zaļais ekrāns ir ārkārtīgi jaudīgs rīks. Man viņš ir piestiprināts pie griestiem, un es viņu novelku sev aiz muguras. Man vienmēr ir tur pielāgojams fons, ja man ir nepieciešams. Es pievienošu šeit vēl vienu kadru un nosaukšu viņu ārējā kamera. Tā kā man nekā nav, man ir jāpievieno ārējā kamera, un es atkal eju uz video capture devices, jaunu, un es pievienošu šo te MT Smart Cam. Ok, un man ir kamera. Tā ir 4K kamera, un man ir divi varianti. Vai nu es viņu samazinu kā ar logu, jā, es viņu varu tur padarīt lielāku, mazāku, bet es gribu, lai viņi man arī strādā šajā te mūsu jau pieņemtajā standartā 1080, un līdz ar to es eju uz Properties un lieku pielāgojams un izvēlos izšķirtspēju 1920 x 1080. Es esmu nokonfigurējis kameru, un tagad es izmantošu šo kameru, lai parādītu, kā man ir salikt tā darba vieta. Jūs varat kaut ko no tā varbūt paņemt. Priekšā man ir paveca kamera, ko es nopirku tur SSLV. Viņa ir labāka par webkameru, un es izmantoju šo kameru tādēļ, kad viņai ir tāda laba krāsu, padeva no laba ražotāja. Mēs varam izmantot un atrast internetā tur vecās kameras, no kāda grib tikt vaļā. Jā, viņa varbūt nav izcili perfekta tur šodienas ierakstā, viņai nav 4K, bet ja viņai ārējā barošana, un mēs viņu varam pielāgot, viņa ir neslīdzām labāk par jebkuru webkameru. Un, kā mēs zinām, šodien tur webkameras arī maksā jau ap 100 eiro, tas, kas ir labas, un šo te kameru arī es iegādājos praktiski par 100 eiro kopā ar statīvu. Man ir gaismas, kuras spīd pret sienu, veidojot izkliedētu gaismu. Tādas man ir divas. Lampas izmaksa tajā laikā, kad es pirku, bija 7 eiro, šodien droši vien 15, bet jebkurā gadījumā ar divām šādām te lampiņām es varu pilnībā sevi izgaismot profesionālā līmenī. Nu tātad. Man ir kamera, kurā es varu tur iestādīt izgaismojumus, man ir gaismas. Nu, ņemot vērā, ka man jau ir krietni pār 60, attiecīgi vajadzētu būt tur stipri redzamām grumbām, bet, kā jūs redzat, ja jūs pareizi izgaismojat sevi ar tādu atstarotu gaismu, mēs labi izskatāmies, un tas attiecās gan uz jauniem, gan vecākiem, mums nav ēnas, un šādā veidā mēs varam nodrošināt to, ka, teiksim, arī tur stāstot mūsu video lekcijas, mēs labi izskatīsimies. Tā tad ir jāpiedomā pie gaismām. Ja mēs uzejam uz kameru, mums parādās šeit šāda sadaļa filtri, un ja mēs uzliekam filtri,
Šeit mums ir divas iespējas. Mēs varam pielikt dažādu veidu audio filtrus, uzejot uz laukumu un nospiežot peles labo taustiņu, viņš pateiks sēdu, mēs varam pielikt kompresoru, ekspanderu, limiteri, dažāda veida lietas, bet labākā prakse ir šeit neko ar skaņu neapstrādāt, jo mums tāpat tās nedaudz ir jāpamontē mūsu materiāls, jebkurā gadījumā, lai cik mēs būtu ideāli, mēs nevaram tā norunāt, ka tas būtu perfekti. Un pat tad, ja mēs veidojam tur livestreaminga pārraides, mēs pēc tam viņus tomēr nedaudz piemontējam un tad izliekam apskatīšanai, kas būtu daudz pareizāks formāts. Un tad tajā pēdējā galā pie mazās montāžas mēs tad arī pieskaņojam visas lietas, kas saistītas ar skaņu. Bet šeit es gribētu pielikt efektu filtru un ir tā saucamais chroma key. Es pat nezinu precīzu latvisko nosaukumu, bet tas atļauj mums noņemt tur zaļo fonu. Es viņu tā arī nosaukšu par chroma key. Un manā gadījumā tā kamera ir tik laba, ka man strādā tie saucamie noklusējuma iestatījumi, bet patiesībā, tātad, ja mēs pabīdam viņu, šeit ir tādas iestatījumi, un jums būs tur dažādi tie foni un dažādas lietas, jūs varat viņu tā uzmanīgi tur piegriezt tā, ka tas izskatās gandrīz vai nemanāmi, tur tā smalka lieta. Jā. Nu, manā gadījumā es zinu, ka 400 bija labi, es viņu tur arī atstāju, un man šis iestatījums ir gandrīz vai perfekts. Jums ir praktiski nepieciešamas divas lietas. Jums ir šis te similarity, kas nozīmē to, cik tur tā krāsu izmaiņa tajā noteiktajā robežā ir atļauta. Viņa ir šeit 400, un tāda smusnes, netulkoši šīs lietas, teiksim, pie 80 ir jau iestatījums. Ja jūs lietosiet webkameru, jūs nevarēsiet to izdarīt, jo, diemžēl, lētajām webkamerām ir tāda problēma, kad atkarībā no gaismas viņiem mainās krāsu tonis, un es neesmu atradis nevienu webkameru, kurai tas tā nebūtu, un krāsu piesātinājums nav pietiekams. Tāpēc šīs te novecojušās videokameras un novecojušie, varbūt, digitālie fotoaparāti, kuriem ir 10-80 izēja, viņi ir vienkārši perfekti šādam pielietojumam, tāpat viņi maksā tik, cik webkamera, bet mēs varam panākt nesalīdzinām labāku bildu un izmantot virkni specefektus. Kādu secinājumu varam izdarīt? Lielākā daļa, kas grib būt video blogeri un labi rakstīt dažādu veidu arī mācību lietas un pārējos, mums ir nepieciešama tāda saprātīga investīcija, izmantojot vai nu jau esošo digitālo kameru vai video kameru, vai arī mēs viņu iegādājamies kaut kur kā lietot. Tiksim, jaunu, nekādā gadījumā tas nav nepieciešams. Ja mēs apskatāmies, vai tādas ir pieejamas, uz ātro iegāja mūsu SSLV un skatos, video kamera Sony HDR CX 115, laba kamera, kam jāpievērš uzmanība, tātad, lai tas būtu tur firmas, kas to ražo, un ir speciālists, bez slēptiem vizuāliem defektiem, izstās labs pārdevējs, izšķirtspēja mums vajadzīgā, tātad 1920 x 1080, un vēl mūs interesē, vai viņam ir HDMI izēja, HDMI slots ļauj pārsūtīt video materiālu un parādīt to lielajā ekrānā ar augstu izšķirtspēju. Šis mums ir svarīgs. Lai mēs varētu pieslēgt video kameru datoram, mums ir nepieciešams HDMI kabelīts, un mums jāapstāsta, kāds standarts ir šajā te kamerā, un mums ir nepieciešams šāds te adapters. Te viņi ir vairāki, es izmantoju šādu. Amazonā pa 14 naudiņām viņš ir pieejams, ja viņš ir 4K, viņam iet arī šis te standarts ar 1080 un ļoti, ļoti normālu lietiņu. Maksā tur mazas naudiņas, un mana videokamera ir pārvērtusies par teicamu webkameru. Tad, kad es esmu iestatījis šādā te veidā savu kameru, es varu pielikt sev fonu, un es varu darīt daudz visādas lietas. Patiesībā es ļoti daudz strādāju ar zaļo ekrānu, tas ir nenovērtējams, un arī, kad es esmu izveidojis šos te dažādos aizmugurē foniņus,
teiksim, arī tad, kad es veidoju Teams un Zoom konferences, es izmantoju to virtuālās kameras iespēju. Šeit mēs varam pārvērst viņu par virtuālo kameru. Šeit vienmēr viss ir salikts, te vienmēr viss strādā, man ne par ko nav jādomā, kā es tur izskatos, kādu specifektu izmantot, un mēs varam ļoti, ļoti labi strādāt šādā veidā. Nu ko, ārējo kameru mēs pielikām. Šeit mēs nekādus efektus, neko tur nedaram. Esam nokonfigurējuši otro. Kamera un PowerPoints. Šajā gadījumā es gribu pievienot pilnā ekrāna kameru, un man tāda jau ir izveidota. Es paņēmu ārējo kameru. Kamera pilns ekrāns, tas bija īstais, un pievienoju viņu šeit jau kā gatavu. Šajā gadījumā, ja es viņu pamainīšu viņas izmēru, man darbojās kopā ar manu foniņu, un viss ir kārtībā. Tagad jāņem vērā visu, ko es pamainīšu, kamera pilns ekrāns, man attiecīgi parādīsies arī šeit. Kā jūs redzat, manā attēlā ir daudz liekas vietas, kuru varētu pielietot priekš PowerPoint, un es mēģināšu nokonfigurēt šo te bildīti, lai viņi būtu mazāk. Un priekš tam mums ir tāda funkcija transform, tālāk es lietošu izceļu, edit transform. Mēs uzējam tātad virsū, labais klikšķis, transform, edit transform, un es viņu gribu tā kā samazināt. No kreisās puses es gribu samazināt uz 600, un no labās arī uz 600. Un varbūt es viņu gribu tur vēl tā kā padarīt tur bišķi mazāku, izvietot. Es esmu ielicis tātad kadrā sevi, un, kā es teicu, man jau diezgan labi patīk tas, kad, ja es izmantoju kameru kopā ar PowerPoint, man ir doma, kādēļ es to daru, es esmu pietiekami liels, un man pietiekami labi tur redz un dzird. Tālāk mums ir nepieciešams PowerPoints. Un es lieku Windows, tātad es gribu tikai vienu programmiņu pielikt. Es gribu pielikt jaunu, un šajā gadījumā es izvēlos no piedāvātā PowerPoint, kas ir iestrādāts šeit. Un, protams, man interesē šis te lielākais slaids. Un es saku, ok. Tātad man viņš ir aizņēmis visu ekrānu. Es attiecīgi varu piestrādāt, pārveidot viņu, tur samazināt un darīt visādas lietas. Un dod viņam zinām prioritāti. Un man ir izveidots kadrs, kur esmu es, un ir mans PowerPoints. Varbūt gribu nedaudz lielāku, varu viņu padarīt nedaudz lielāku. Man tāda iespēja var papīdīt augstāk. Bet jebkurā gadījumā es esmu noformējis kadru ar sevi un ar prezentāciju. Un tad, kad es stāstīšu, tad es būšu blakus, un prezentācija man būs blakus. Principā es varu zīmēt arī prezentāciju tādā veidā, kad es atļauju kaut kādu vietu, kur var būt cilvēks, un tādā gadījumā es viņu veidotu tā, kad es būtu priekšā, līdz ar to es noliktu aizmugurē, un es varētu taisīt šo te PowerPointu pa visu ekrānu. Un, ja man te būtu paredzēta vieta, man tur šī bilde būtu lielāka, šī man būtu darba vide, un šeit es būtu tur iekšā visā savā skaistumā. Es varētu tur ielikt arī aizmuguri, es ir vajadzīgs, un tā tālāk. Es varu noformēt arī šādā veidā jau PowerPointa veidošanas procesā to, ka man ir tādas, bijusi tāda ieceri, tad man visi burtiņi un visi PowerPoints ierakstā būs lielāki. Bet, šajā gadījumā man patīk šis te standarts, kad viņi ir blakus, viens otram netraucē. Un es pie tāda arī tur pieturēšos. Un es ņemšu, kad Windows man ir tā kā tur priekšā. Respektīvi, lai viņiem ir tur tāda neliela prioritāte, ka viņš uznāk bildītei tur nedaudz virsū, tur viss ir kārtībā. Vēl es esmu padomājis, ka man derētu kamera ar pilnu ekrānu un tādu
nu, kā tituls slaids, ar kur es varbūt ievadā parādītos. Es pievienoju sākuma uzruna. Tātad es pievienoju kameru. Pievienoju esošo. Un man ir kamera. Šajā gadījumā es gribu kameru ar citu foniņu un lieku tātad aizmugurē citu bildīti. Fons ar logo. Atrodu, kur tas atrodas. Novietoju viņai kameras, nu man ir tur fons ar logo. Droši vien, kad sākumā man interesētu arī noteikts pieteikums, pieliekam tekstiņu, attiecīgi savu vārdu, ierakstam tekstu, kur mēs vēlamies, viņš tur acīm redzam par lielu, sataisam viņu mazāk un novietojam tur, kur mums liktos, ka viņš varētu būt pietiekami labs. No šiem būtu vērtīgi pielikt arī savu amatu. Pieliekam vēl vienu tekstiņu. Nosauksim viņu. Un ierakstam. Biznesa attīstības vadītājs. Smagi pa lielu. Tātad samazinām viņu līdz tādam saprātīgam lielumam. Noliekam blakus. Lai būtu estētiski, es viņu varu šajā gadījumā pabīdīt tā, lai viņi ir vienādi. Izstāst tīri labi. Un tajā brīdī, kad man būs pirmais slaids, man nebūs jāsaka, kas es tāds esmu. Viņš būs šādā veidā pielikts. Te var būt, tur pieņemsim, tur mans logo, te var būt sadarbības partneri, ar kuru mēs kopīgi to darām logo. Pieņemsim, man bija universitātes projekts un Eiropas Savienības projekts, un tur bija jābūt visiem logo. Tur šis te pirmais slaids ir, tur bildīti ir saskaņotā, viss ir kārtībā. Šo bildīti mēs sākam, ir stingras prasības, viss ir izpildīts. Un bildītas līmenī viņš ir iedots saskaņot tur visādiem augstiem cilvēkiem, kuri tur varētu satraukties par to, kurš tur lielāks, kurš mazāks un vai viņš atbilst visiem standartiem. Lielā mērā neuzņemoties par to atbildību, mēs varam pielikt šādu te bildīti un pēc tam tur pierakstīt, kurš tur runās. Ja mums ir vairāk runātāji, mēs varam uztaisīt 3-4 šādas bildītes, ja, un pēc tam vienkārši pārslēgties uz viņām. Un, ja es gribu rādīt kaut kādus video, vai grupu video, vai kaut kādu video, es attiecīgi varu pievienot šeit video lekcijas, pieņemsim. Un attiecīgi izvēlēties mediju avots. Izvēlēties un nosaukt viņu tur, māka klausīties, vai pielikt kaut kādus numurus, un mēs viņu varēsim atrast. Te mums ir. Man te ir dažādas iespējas, es varu pielikt tur viņu, lai viņš iet nepārtraukti cilpā, ja es viņu esmu tur palaidis un atkārtojās. Tāds varētu būt tur kāds ievada rullītis, tas varētu būt tur foniņš mums kaut kur aizmugurē. Šajā gadījumā es, protams, to negribu. Un var automātiski sākt spēlēt, ja mums šis te avots kļūst aktīvs. Pagaidām es gribu visu kontrolēt, es to saku, ka nē. Un šeit parādīt tumšu, kad viss ir beidzies, jā, tas arī man der. Ātrumu loģiski es gribu, lai viņš ir tur atbilstoši tāds, kāds viņš ir bijis, ne pātrināts, ne palēnināts.
Ja es nospiedīšu noklusējumu, es varu pa jaunu pievienot šo te failu, un, kā redzat, visi iestatījumi ir atgriezušies, un es sameklēju viņu un pielieku atkal māku klausīties. Jā, mums ir video. Ja mēs vispār paskatāmies, mums ir ļoti daudz, mēs varam pielikt dažādu veidu mikrofonus, mēs varam pielikt dažādu veidu dažādus avotus un viņu un skaņu vienkārši ierakstīt. Mēs varam daudz un dažādas lietas šeit pielikt, jūs paši varat paspēlēties, bet tos galvenos es jums parādīju. Un es teiktu, ka, kuri mums ir paši galvenie? Kamera pilns ekrāns, jā. Ārējā kamera vērtīga lieta. Kamera un PowerPoints priekš mācību ierakstā ļoti būtisks, un, kā es teicu, mēs varam izveidot variantā, kad jūs esat gan kopā ar PowerPointu, gan PowerPoints ir blakus. Man labāk patīk blakus. Sākuma uzruna varētu būt tur svarīga. Sākuma uzruna var būt ar citu fonu. Pieņemsim, viņi var būt arī tur uz video fona, kā mēs redzējām. Es varu pielikt aizmugurē, pieņemsim, pieliksim šeit vēl vienu avotu, kā mediju avotu. Nosauksim viņu video fons. Sameklēsim viņa avotu. Un man šeit ir, paņemsim. Speciāli izveidots klipiņš, lai viņš tādā cilpā tur neradītu nekādas problēmas. Un, protams, ja mēs paņemam viņu šeit aizmugurē un izslēdzam fonu, jā, mums aizmugurē ir tur upīte un viņu visu laiku tek, un es varu runāt tur uz upīti. Protams, šajā gadījumā man šeit nav ielikt šīs te logo, es viņu varu ielikt atsevišķi, ielādēt kā bildīti un ievietot tikai logo. Gan vienā, gan otrajā, gan trešā pusē. To šobrīd nedarīsim. Es domāju, tas tāds pamatieskats, kā jūs varat noformēt kadru, un man patīk šis te, jā, tas mums ir darba variants, un mēs esam gatavi rakstīt savu video. Un es pamēģināšu ar tādiem zināmiem komentāriem ierakstīt, balstoties uz šo te rīku. Mums ir vēl viena svarīga lieta, ko mēs neesam liekuši, ļoti atvainojos. Mums ir vajadzīga vēl viens kadrs, ekrāna ieraksts. Jo bieži vien rādot kaut kādas lietas, mēs slēdzamies starp dažādiem, tur jāparāda kaut kas ir browserī, kaut kas ir jāparāda citā programmā, un tad ar ekrāna ierakstu to var labi izdarīt. Liekam ekrāna ierakstu un šeit pievienojam Display Capture. Ekrāna ieraksts. Un es pat nemainīšu nosaukumu. Tātad viņš, protams, izveidoja šo te artefaktu, jo man ir tikai viens monitors. Jums ir 2 monitori un jūs OBS studiju turat vienā monitorā un visu dariet otrā monitorā, tad jums šādas te problēmas nav. Tad spiežot un slēdzoties, tad kadru pārējais man ir uzlikts momentāls, es varu likt fade, jā, bet es esmu palicis pie cut, jo es pēc tam montēšu, tas man neko nedod, šī te mīkstā pārēja, jā, viņai nav nekāda jēga šajā te gadījumā. Vēl viena lieta, kas ir svarīga un ko es varbūt pie iestatījumiem nepateicu, jūs redzat, ka kamera man ir stereo, un mēs rakstām stereo, un patiesībā es kameras signālu negribu, jo man ir labāks mikrofons, tas, kurā es runāju.
Te viņš ir. Lielās diafragmas mikrofons. Ļoti labs mikrofons. Un es negribu, ka man tur no sliktā kameras mikrofona kaut kas nāk, un es viņu aiztaisu ciet. Otrs, mans labais mikrofons ir mono. Un tādēļ mēs aizējam šeit uz Advanced Audio Properties, un šeit pie mikrofona mēs ieliekam, ka viņš ir mono. Kāds jau ir ielicis, bet viņš varēja arī nebūt. Jums jāapstāsta. Pretējā gadījumā jums nebūs šī te ķeksīša, jums ieraksts no balss ies tikai kreisajā kanālā, un jums liksies, ka kaut kas nav kārtībā, vai arī vajadzēs vēl papildus kaut ko darīt, lai pārveidotu viņu par 2 kanālu. Visu esam izveidojuši, un patiesībā varam rakstīt diezgan cienījamu mācību saturu vai saturu ar augstu pievienotu vērtību. Viss, kur mēs kaut ko sistemātiski un sakarīgi pastāstām, viņam ir augstu pievienotā vērtība, un šodienas pasaulē, digitālā mārketinga pasaulē, visiem mazajiem, kam nav pietiekama naudas, lai mērotos ar lielajiem maksājot par reklāmām, mēs strādājam ar augstas kvalitātes digitālo saturu, stāstam lietas, audzējam auditoriju, viņi nāk tāpēc, ka mums ir labs saturs, un šis ir rīks, ar kuru mēs varam to izveidot. Katram mūsu uzņēmumu inženierim, katram mūsu uzņēmumu vadītājam, katram mūsu uzņēmumu speciālistam noteikti ir kaut kas, ko pastāstīt. Jā, pastāstīt strukturētā veidā kaut ko nav tik vienkārši, bet vienmēr mums atrodas kaut kādi talanti, kas spēj noteiktas lietas labi un kārtīgi pastāstīt. Mēs to pārveidojam, samontējam, izveidojam un izmantojam vai no apmācību nolūkos, vai izmantojam digitālā mārketinga tur vidē izplatām, vai gatavojam savus jaunos darbiniekus, kur mēs varam tādas lietas kā drošības tehniku, tādas lietas kā, nezinu, tur bāzes pamatus par visādām lietām, ko viņi noklausās, tur noliek eksāmenu un parakstās, un mēs esam tur tīri pret valsts, ja kaut kāda ķibela notiek. Viss mums ir izdarīts, mums ir process un lietas. Ļoti, ļoti daudz dažādu pielietojumu.